sauc Raimonds Buls, esmu būvinženieris, esmu Vārda dizaina grupas īpašnieks. Mēs nodarbojamies ar dažādu ēku projektēšanu. Gan lauksaimniecības ēku, gan privātmāju, gan noliktavu projektēšanu. Un darbojamies no 2004. gada kā projektētāji. Pārsvarā lielos apjomos ir privātmājas, tiek projektētas un sniedzam projektēšanas pakalpojumu ļoti dažādām kompānijām, kas ir gan attīstītāji, gan individuālie klienti arī. Konektoru tehnoloģiju mums pasniedz universitātē, kad mēģinājām likt projektos kaut kādus 11 gadus atpakaļ bija diezgan dārgs pasākums, ja salīdzina alternatīvas, bet tagad tās salīdzinoši darba spēks ir sadārdzinājies un tāpēc sākam biežāk izmantot konektoru kopnes. Ir vairāki būvprojekti, kur tā kā uztaisījām klasisko versiju privātmājām ar spāru sistēmu, tad palūdzām vienam no konektoru kopņu ražotājiem iedod cenu piedāvājumu un salīdzinājām klasisko jumtu konstrukciju ar konektoru kopņu jumtu konstrukciju. Un tad tā cena bija daudz draudzīgāka konektoru kopnē. Vienai privātajai mājai izmantojām klasisko spāru konstrukciju, aprēķināja mums ražotājs konektoru kopnis. Tā cenu starpība konektoru kopnēm bija 24 000, klasiskajai versijai bija 70 000. Vēl vienā gadījumā klients aizsūtīja izrēķināt konektoru kopnes, sanāca 9 000, klasiskajā versijā sanāca 24 000 tieši jumta konstrukcija. Šobrīd pie viena projekta strādāju, kur dēļ lielā laiduma ir daudz ekonomiskāk izmantot konektoru kopnes. Ieguvumi izmantojot konektoru kopnes ir cena pirmkārt. Otrā, kad var izmantot lielākus laidumus, piemēram, viesistabā likt nevis klasiskos 5,50 platuma, bet platāks, jo koka sijas maksimālais ir 5,50 platums, ja nelieto kaut kādas metāla sijas vai kaut ko tādu. Un līdz ar to, ja liek konektoru kopnes, tad var viesistabas platums būtu vairāk pa 5,50 metriem. Konektoru kopnēm ir izdevīgāk pirmkārt montāžas, ir daudz īsāks nekā klasiskajai jumta konstrukcijai, daudz komplicētākus pārsegumus ar konektoru kopnēm var taisīt, un arī daudz ātrāk var montēt dabā uz vietas. Un šobrīd arī liels trūkums ir profesionāli jumiķi, kas var klasiskajā jumta konstrukcijā izgatavot jumtu. Mans ieteikums izmantot šo tehnoloģiju tāpēc, ka samazinās darba stundas būvlaukumā uz vietas. Līdz ar to jumta konstrukcija sanāk lētāka.